Labrīt, dzīvītas skatītāji! Šodien studijā esmu aicinājis divus viesus. Vienu no tām ir Lelde, nūjošanas trenere. Labrīt! Labrīt! Mēs ar Leldi mazliet vēlāk panūjosim un pavingrosim, bet šeit pie galda ir doktors Aivars Borovskis. Labrīt, doktor! Labrīt! Ar doktoru mēs parunāsim par to, kāpēc tad mēs tik daudz izdzeram pretsāpju un pretiekaisuma zāles. Jo, kā tautā saka, mums īd locītavas, kaut kas sāp, kaut kas nav kārtībā. Un pirmais jautājums ir, kādi tad ir tie locītavas sāpju iemesli? Locītavas sāpju iemesli pirmais, kas visvairāk tas ir skrimšļa nodilumi, kas veidojas dzīves laikā. Samazinās slīdamība, jo ir speciāls šķidrums, tur tiek izstrādāts locītavā, kas it kā eļļo visu laiku un tā kā zobrati tiek eļļoti, lai visas kustības notiek brīvi, nekur nekas neķerās, bet tomēr ar laiku parādās tas skrimšļa nodilums. Un agrāk viņš tomēr bija tā ap 60 gadiem, tagad paliek tomēr ar vien arī jaunāki tie cilvēki. Pirmkārt, cilvēku ilgdzīve paliek lielāka, otrkārt, tomēr tā pārtika savu dot, kā teikt, labi ēdot. Notiek, gribi, negribi, bet pieņemies tomēr svarā. Labi, garšīgi daudz. Labi, garšīgi daudz, jā. Un, protams, kad kompjuteri tā pasaule patreiz, kas ir iegājusi iekšā, kad sēd pie kompjutera, kusties mazāk, iedzimtība, jā. Te jābēdina daļais dzimums, ka tomēr lielāka iedzimtība un šīs skrimšļa bojājumi notiek tieši sievietēm. Arī sakarā ar hormonālo sistēmu. Es te paņēmies arī, kā teikt, ceļa locītavas mulāžas, lai varētu parādīt, kādas pakāpes mums šeit notiek, kādas izmaiņas skrimslī mums notiek. Ja? Šī pirmā ir normāla ceļa locītava, kur mēs redzam, tas zilais ir normālais skrimslis. Mēs viņu apskatām no visām pusēm. Viss ir glūts, labs, līdenīgs. Nākošā pakāpe jau mazliet tas skrimslis vairs nav tik glūts. Parādās jau kaut kādas nelīdzeni, kaut kādi izdilumi, pietūkums pašā skrimslī. Un tā izmaiņa vēl, ko cilvēks jūt, saka, mazliet vairāk sāp, mazliet tās pie dziļākā pietupienēs kaut ko sāku just. Bet tā īsti viņi arī nepievērš uzmanību. Protams, ka cilvēks neko nedarot, turpina, saka, man arvien vairāk sāk sāpēt. Jā, te jau sāk justies no rīta stīvums, paliek tāds grūti iekustēties. Jā, te jau nonākam līdz tai vidēji pakāpei, kad tie skrimšļi jau tomēr sāk bojāties plašākā zonā. Jau parādās viena vieta ir lielāka, sarkanā. Paskatāmies no otras puses, tur jau vispār ir abās pusēs. Tas jau rāda, ka tās gludenums arvien vairāk tiek samazināts, arvien vairāk notiek tāda ķeršanās iekšā, un tiek arī izstrādāti visādi tās aktīvās vielas, kas rada tās sāpes, kas veido to iekaisuma tādu pazīmes tieši pašā locītavā. Ja arī vēl te mēs neko nepievēršam, nekādu uzmanību, nekāda ārstēšana nenotiek, jā, tad jau nonākam praktiski līdz tai pēdējai 4. pakāpei, kad jau tā skrimšļa vairs nav kā tāda. Šim, ko jūs stāstat, šai slimībai ir kaut kāds nosaukums, vai ne? Jā, šo slimību sauc par osteoartrītu. Tā kā mēs te vairāk pieskaramies tomēr tai ceļa locītavai, jo viņa it kā biežākā, kas tiek skarta, bet arī visas pārējās locītavās notiek līdzīgas izmaiņas. Gan gūžas, gan plece, gan ceļa, gan pēdas, gan elkoņa locītavās. Ir skaidrs, ka mēs varam ārstēt, kā jau arī citas slimības ar medikamentiem, bet mums ir arī kaut kādas vēl, protams, arī profilaktiskas lietas, ko mēs varam darīt. Un tik daudz jau es pats esmu sapratis, ka un nevelti mums Lelde ir studijā, ka tā tad ir vingrošana, protams, vai ne? Kā jūs teicāt, tas mazkustīgais dzīvesveids, tas arī pātrina visu šīs lietas. Un tamdēļ es tagad došos pie Leldes, lai mēs saprastu. Ir absolūti skaidrs, Lelde, ka šīs divas nūjas ir izmantojamas, lai nūjotu. Nebanu ar viņām var slēpot. Bet, laikam nē. Nesat mēģinājums? Ar šīm nē. Labi, skaidrs. Bet nūjas mēs noteikti varam izmantot arī kā vingrošanas instrumentus, jo tad mums jāiegādājās, teiksim, tur stieņi, hanteles un vēl tur trenažieri. Ja? Kādi ir šie vingrinājumi, ko vēl var darīt ar nūjām? Jā, ar nūjām var veikt vingrinājumus. Vienu no vingrinājumiem, ko parādīšu, sāksim ar potītes locītavu. Kājas pleca platumā, sākuma stāja, nūju balss, tāpēc mums ir nūjas, lai mēs varētu ērtāk balstīties, un pastiepšanās uz augšu. Vienkārši pastiepjamies uz pirkstgaliem. Šeit ir svarīgs reižu skaits. Tas ieteicamais reižu skaits 8 līdz 12 reizes
Padaram šo vingrinājumu sarežģītāku jau ar vienu kāju aizliekam aiz otras un vingrinājumu izpildam ar vienu kāju. Tādā veidā stiprinot gan ikru muskulīti, gan ahilēja cīpslu, kas ir ļoti svarīga locītavu kustībai, un to pašu ar otru kāju. Tad, kad mēs esam tikuši ar potītes iesildīšanos galā, celis, gūža, mēs varētu apvienot abas šīs locītavas ar tādu labu kustību, kas mūs padarīs arī ātrākus ejot, skrienot, atspērīgākus. Tātad 1, 2, speram soli uz priekšu. 1, 2, uz priekšu. Un atkal šā 8, 10 soļus mēģinam atkārtot. Ejam tālāk. Ņemam nūjas rokās, kā jau mēs sākumā runājām, ka nūjas varētu būt arī kā hanteles, kā svaras tienīši, kad es parasti saku, kad šī sākuma poza kā hokeja iemetienā, varbūt kāds hokejists mani palabos. Tātad jau mēs esam ieliekuši gan gūžu, gan celi, gan potītes locītavu. Ļoti svarīgi, lai mums šis ielieciens ir, kad mums ir celīts vienā līnijā ar purngalu. Un nedaudz saliecoties uz priekšu, nūjas jau mums kļūst par svara stieni. Elkonīšu uz āru, un pleciņi mums strādā, un arī elkoņi. Un ceļam uz augšu, tiešām tā kā svara stieni, atkal 8, 12, 20, 40, 50 reizes atkarībā no trenētības. Paldies liels par vingrojumiem. Es saprotu, ka tur vēl ir ļoti, ļoti daudz vingrojumu, ko var veikt ar nūjām. Praktiski mēs esam padarbojušies, savukārt es dodos atpakaļ pie daktara. Un tātad pavingrojām, tātad ir skaidrs, ka ir jāvingro. Ir, protams, medikamenti, bet noteikti ir arī kāda alternatīva. Alternatīva pēdējā laikā ir parādījusies jauna tāda inovatīva ziede, saucās Flexisek, ar kuras palīdzību mēs varam mazināt sāpes, palielināt kustīgumu locītavās. Tā ir jauna un ar ko viņa atšķirās no tādām citām ziedēm. Šeit ir tādas speciālas daļiņas, kad viņas iztvaikojot uz ādas, tā pati ziede, šīs daļiņas ir deformējas un caur ādas tām porām nokļūst tālāk jau līdz ceļa locītavai, kur savienojas ar to šķidrumu, kas ir ceļa locītavā, un tad tā bioloģiski un pa visām bojātām vietām tiek, kā teikt, ieļots viss celis. Līdz ar to uzreiz jūtami uzlabojas kustīgums. Nav vairs arī tā saucamā, ka tā iesēšanās, nedzird to čirkstoņu kā locītavā. Skrapstēšana un arī sāpes līdz ar to mazinās. Svarīgi arī tas, ka viņai nav novērotas alerģiskas reakcijas pēc šīs ziedes lietošanas. Arī 2013. gadā šī ziede Flexisek ir saņēmusi inovācijas balvu Vācijā. Viņu var salīdzināt ar medikamentiem, kurus inicē locītavā, lai uzlabotu šo slīdamību, bet tās tomēr ir injekcijas, tās ir sāpes. Šeit ir, izmantojot šo ziedi, iegūst praktiski tādu pašu efektu, un tātad nav pazūtā, kā teikt, tās bailes, un viss notiek mājas apstākļos. Ja tu esi vienreiz bijis pie speciālista, viņš tā ziede ir nozīmēta, tad to arī turpināt jau ilgstoši mājas apstākļos lietot un skatīties, kas notiek tālāk. Parasti uzlabošanās ir diezgan ātra. Jau pēc 2-3 dienām jau kaut kādi simptomi sāk stipri mazināties. Jūs pašu pieredze ar Flexiseku? Esmu izmēģinājis šo ziedi, jo vislabākā pārliecība tad, ja tu pats jūti, kā tas viss notiekās. Ja? Pēc otrās reizes jau aizmirsu, ka man kaut kas sāpēja. Sāku darīt tos darbus, piedalījos tāpat fiziskās aktivitātēs, vingroju, atnācu mājās, sāku domāt, bet man taču sāpēja. Un tad tā kā aizmirstās, jo tā iedarbība nav tā, ka pēkšņi uz kā ar burvju noviņus notiek, bet vienkārši tu dari to darbu un vienkārši tu jūti, ka to var izdarīt. Mēs runājām šeit par mūsu kauliņiem, par ceļu locītavām, un jautājums ir, kurā stadijā tad no šīm, kuras mēs te apskatījām, vajadzētu vēl lietot Flexiseku? Flexiseku vajadzētu lietot, jo pēc iespējas ātrāk kā parādās pirmie simptomi. Tas jau būtu agrīnā stādija un vidus stādija, ja ir nolaists jau tik tālu, kad jau parādās tie simptomi lielāki. Jo tomēr tā ieļošana no iekšas locītavai savu padarīs. Sāpes mazināsies, kustības palielināsies, tālāk jau var domāt par visu pārējo. Negribētos nolaist līdz pēdējai stādijai, kad jau vairs tad nepalīdz nekas, kā tikai locītavas nomaiņa.
Nu, redziet, cienījamie skatītāji, arī ārsts ir cilvēks, arī viņiem kaut kas sāp, un ņemiet piemēru, lūdzu, ka ārsts neciešās, bet izmanto fleksiseku, teiksim, lai šīs sāpes izbeigtu. Un es domāju, ka tas trakākais variants, ko arī dakteris stāstīja, kad jau vairs neko nevar darīt un ir jāliekās uz operāciju galda, es negribētu, lai jūs tiktos ar dakteri tādā variācijā, varbūt kaut kur nūjojot vai kaut kā savādāk.